Aleluja! Nu mēs varam sākt atkal nākošo tiešraidi. Tas notika kādas dažas nedēļas atpakaļ, kad Dievs man nepārprotami runāja uz mani tā, kā viņš uz mani runā. Šī reizē tas bija sapnī, ka es sapratu, ka ir atkal jāsāk man šīs tiešraides tādēļ, ka daudz cilvēki ir tā kā guloši, ka Dieva vārds saka, lai mēs uzmostamies, un tad par mums atspīdēs Kristus. Un Dievs lika man sirdī runāt par šiem pēdējiem laikiem, un pagājušajā reizē es runāju par zvēra zīmi, kas tāda ir, un par antikrista garu, kurš šajā pasaulē ir tagad. Un šī reizē es runāšu atkal tālāk par to, kā mums sagatavoties, lai mēs būtu gatavi. Tieši tā kā tas nosaukums arī ir. Esi gatavs notikumiem, kas priekšā. Un vispirms mums ir jāatpazīst, tātad kādā laikā mēs dzīvojam, un tad arī, kas ir tās lietas, kam mums ir jāsagatavojas un kādā veidā. Jo Dieva vārds mūs pamāca un brīdina, ka pēdējie laiki, mēs dzīvojam pēdējos laikos, ka tie būs tādi grūti laiki un nāks spiedieni uz pilnīgi eksistenciāliem jautājumiem. Nevis tā, ka mēs varam, es piecietīšu kaut ko vienu, piecietīšu citu, bet ka būs tādi spiedieni, ka pilnīgi uz to, ka tev var nebūt ko ēst, tev var nebūt kur dzīvot, un ja tu nepieņem šo zvēra zīmi. Un tādēļ mums jau šodien ir jāliek viss pamats un jāsagatavojas, lai šie laiki mūs nepārsteigtu tādus nesagatavotus. Un kā mēs varam darīt? Mums ir vispirms jāpazīst savu kungu, un tad arī, kad nāk grūtības, tad mēs varam viņam uzticēties. Jēzus saka arī savā vārdā evaņģēlijos, ko viņš runā, lai mēs esam modri, lai mēs paliekam modri, un arī, lai mēs netiekam pievilti. Un kā tad mēs tiekam pievilti, ja mēs nezinām to patieso, ja mēs nezinām oriģinālo? Jo kā bankā, piemēram, trenē cilvēkus, lai viņi atpazītu viltus naudas zīmes? Viņiem nav jāstudē visi viltojumi, bet viņi pēta un studē tieši šos oriģinālus, un ja tu zini oriģinālu, un oriģināls mums ir Dieva vārds, un tādēļ Dieva vārds ir visdrošākais pamats, ja mēs to iepazīstam, tad mēs arī varēsim saprast, kas ir tās lietas, un kā mums stāties pretī, kas ir no Dieva un kas nav. Jo tradīcija mūs nenoturēs grūtos laikos. Tad, ja nav liela izaicinājuma, tad tu vari pieņemt kaut ko prātā un teikt, mūsu baznīca tā ir darījusi gadiem ilgi, bet dzīvo Dieva vārdu un spēku tu sāc meklēt tad, kad ir grūtības, bet lai nav pa vēlu, ka tad, kad nāk šie lielie spiedieni, tādēļ jau mēs sagatavojamies šodien, lai mēs būtu gatavi arī tādām grūtākām lietām, kas nāk. Un tātad mums ir jāstājas pretī, es runāju arī, pieminējos pagājušā pirmdienā, jāstājas pretī pasaules vērtībām un pasaules veidam, kā dara lietas. Bet kā mēs to varam darīt? Ka mēs nevis tikai sakam pret, nedrīkst to, vai nedarīt to, uzmanies no tā, bet ka mums ir virziens, pēc kā mēs dzenamies. Un Dievvārds skaidri norāda, lai mēs dzenamies pēc debesu valstības un viņa taisnības pirmajā vietā. Un kā daudz gadu atpakaļ es ļoti nesapratu, ko nozīmē dzīties pēc Dieva taisnības, bet Dieva taisnība ir Dieva veids, kā darīt lietas, kā dzīvot. Un tādēļ šajos raidījumos mēs pārskatām, kāda ir mūsu dzīve un ko stiprināt, kādas jomas, lai mēs varētu būt sagatavoti tām grūtībām, kas būs vēl priekšā. Tātad mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Un ko nozīmē, ka mēs dzenamies pēc Dieva valstības? Dieva valstība ir neredzama, un bieži, kad tu sāc vairāk likt Dieva lietas pirmajā vietā, tādēļ, ka tās ir neredzamas, tad
cilvēki neizprot tevi, un viņi saka, ka tu tāds jocīgs, vai tas pa velti, ko tu upurējies, bet tu izdari izvēles, pamatojoties uz to, ko Dievvārds saka, un tu redzi, cik stiprs tavs garīgais mugurkauls kļūst, bet tie, kas rēķinās tikai ar to, kas ir redzams, kā apostols Pāvils saka, redzamās lietas ir pārējošas, īslaicīgas, bet neredzamās lietas ir mūžīgas. Un pirms es turpināšu tālāk, es paaicinu tevi padalies ar šo tiešraidi savā laika joslā, jo daudzi cilvēki, ar kuriem ir nepieciešams dzirdēt to, kas personīgi viņiem ir jādara, un tad, kad tu padalies, tu dod atkal iespēju, kad var daudz lielāks cilvēku loks šo te dzirdēt, vai tiešraidē, vai arī vēlāk, kad viņiem būs kāds brīvs laiks. Un pirms mēs turpinām tālāk, es lūkšu, un tu arī tātad, kamēr mēs lūdzam, tu vari padalīties. Halleluja! Mīļais Tēvs, es tev pateicos par šo žēlastību, ko tu esi devis man, ka es varu sludināt un mācīt tavu vārdu. Es apzinos, ka man vajag tavu žēlastību, kungs, piepildi man ar savu svēto garu, lai tas vārds, ko tu esi līdz manā sirdī, ir kā ugunīgas bultes, kas caururbj un kas katram vienam parāda, no kādām lietām ir jāmostās, kas ir jāmaina šodien, lai vēlāk nav par vēlu, lai mēs esam ar stingru mugurkaulu, skaidri saprotot, kādi ir laiki mums un kurā pusē mēs stāvam, lai mēs iepazīstam tevi, tavu vārdu, lai mēs iepazīstam tavu svēto garu, ko tu mums esi devis kā palīgu. Un paldies tev par žēlstību šodien katram vienam, paldies īpaši par tiem, kas ir piesaistījušies tiešsaistē, un par katru vienu, kur to skatīsies vēlāk. Tēvs, es paļaujos uz tevi, ka tu apliecinās savu vārdu ar zīmēm un brīnumiem, ar to, ka tas dara darbus mūsu dzīvē tagad. Jēzus vārdā. Āmen. Tātad, paldies visiem, kas ir padalījušies un kas vēl uz priekšu padalīsies. Es uzsākšu šo esi gatavs notikumiem, kas priekšā otrā daļa. Tātad pagājušā reizē mēs runājām par zvēra zīmi, par antikrista garu, kas jau tagad ir pasaulē. Un arī mēs uzsākām par to, kas mums ir jādara, lai mēs būtu stipri un varētu nostāvēt tajos grūtajos laikos. Un to es arī turpināšu par Dievu vārdu un lūkšanu šodien. Un es domāju, to es nobeigšu, un pēc tam nākamā reizē mēs varēsim runāt atkal par nākošajiem punktiem, par draudzi un arī tieši praktiski, kā stāties pretī jau šodien kādām lietām, pasaules vērtībām, pasaules viedoklim un veidam, kā viņi dara lietas, un arī kā stāties pretī, lai neiet ar pūli. Bet pirms es tātad ieeju šajās nedaudz minūtēs, es gribu lasīt no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas, Mateja 24, un es sākšu no 3. panta līdz 13. Jo tas laiks, kur mēs atrodamies, ir tieši šajos pantos. Es te piezīmēšu. Jēzum uz eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja: saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme, vai mūsdienu valodā teikt, kāda būs pasaules beigu zīme. Un Jēzus tātad saka, un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Tātad pats pirmais, kā Jēzus saka, viņš saka, netieciet pievilti. Un tādēļ ir arī šie raidījumi, lai tu iesakņotos patiesajā Dievu vārdā, lai tu to saprastu, lai tu netiktu pievilts un lai tu varētu palīdzēt arī citiem. Jo viena no ļoti tādām izplatītām lietām, ko tu jau vari redzēt arī šodien, kas jau ir notikusi un būs uz priekšu vēl lielākā mērā, kad cilvēki tiek pievilti, jo tas nav tā, kā tas izskatās, tas nav tā, kā tev populārie mēdīji vai populārais viedoklis, kā saka, tas nav tas, tāpēc Jēzus saka, uzmani sevi, lai neviens tevi nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus.
Un tātad man ļoti iekrita sirdī, ko mācītājs Rodnijs Hovards Brauns, viņš teica, ka mēdīji ir viltus pravieši, jo viņi runā uz tautu, un tas, ko tu klausies, tam tu sāc ticēt, sāc vairāk klausīties un lasīt Dievu vārdu, lai tu zini patiesas lietas, kā notiek. 5. pāns. 6. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Tātad nebīstieties. 7. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti un būs bada laiki. Tas mums ļoti spēcīgi priekšā. Un zemestrīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Mēs šodien dzīvojam tieši šajā lielo bēdu iesākumā. Tās nav lielo bēdu kulminācija, un mēs ticam, ka Dievs mūs ņems kā savu līgavu, un mēs varēsim no debesīm tikai uzmest aci kādā mirklī, ja gribēsim lielo bēdu kulminācijas, ka būs. Jo Dievs negrib savu draudzi, kas ir šķīsta, ko viņš gatavo bez traipas un krunka, viņš negrib atstāt kaut kā mācīt lielajās bēdās. Bet lielo bēdu iesākums, un tas ir, lai tīrītu savu draudzi, lai tīrītu tevi un mani, un mācītājiem Rodnijam, ka 2017. gadā bija spēcīga Dieva vīzija, un viena no lietām, ko Dievs runāja uz viņu, viņš sacīja, mana draudze nav gatava, bet es to darīšu gatavu. Un kad ir ļoti maz laika palicis līdz Jēzus atnākšanai. Un šis ir laiks, kad tas kungs mūs dara gatavus, lai viņš varētu mūs paņemt Jērkāzu mielastā. Tātad karu daudzināšana un bats, bet nebīsties. Tas vēl nav gals. 9. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus un jūs būsiet visu tautu ienīst mana vārda dēļ. Noteikti kāds moks jau šodien daudz izcieš, kāds būs priekšā vēl. Tādēļ tev jābūt stipram un jāpazīst savu kungu. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos un viens otru nīdīs. Tas vārds apgrēcināsies, tur apvainosies. Un tad, kad tu esi apvainojies, tad tavu sirds ir nocietināta, tu vairs neesi atvērts līdz cilvēkiem un tad tu arī neesi atvērts vairs Dievam, jo sirds jau ir tā pati. Tātad daudzi apvainosies, uzmanies, ka tu neesi tas, kas apvainojas. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudz pievils, un tāpēc, ka netaisnībies vairumā mīlestība daudzos izdzisīs. Tātad neapvainojies ar to, kad izdziest mīlestību, bet ej uz Dievu vārdu. Meklē arī tādas ticības māsas un brāļus, ar ko tu vari būt kopā, kas tev var stiprināt, ka jūs varat kopā meklēt Dieva vārdā un varat lūgt, bet neatstājies no draudzes, jo par to mēs runāsim nākošajā reizē. Tātad šodien mēs īpaši skatāmies, kā būt stipriem, kā mums tātad palikt šajos grūtajos laikos un tiem, kas vēl grūtāk laiki nāk priekšā, lai mēs būtu stipri un spēcīgi un varētu ne tikai sevi paglābt, bet arī palīdzēt citiem. Un mēs šodien skatāmies īpaši par Dievu vārdu un lūgšanu. Tās ir lietas, kuras mums ir jādara, lai mēs būtu spēcīgi. Un Jēzus saka, ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Tātad viņš uzreiz saka, Dieva vārds, Jēzus vārdi, un tad mēs varam lūgt, un mūsu lūgšanas tiek atbildētas. Kā zināt, ko lūgt, kā lūgt, kad lūgt? Un paldies Dievam, mēs zinām kādas lietas, pa kurām lūgt, bet daudzreiz nezinām, kā lūgt, lai tas būtu Dievam pieņemami un lai viņš mums varētu atbildēt. Un tādēļ slava Dievam par svēto garu. Un Romiešiem 8:26 mums tik brīnišķīgi saka, ka svētais gars ir mūsu palīgs lūgšanā un gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Aleluja! Jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Tātad ir ļoti svarīgi lūgt garā, daudz lūgt garā, aleluja. Tādēļ arī pagājušā reizē mēs lūdzām īpaši par kristību svētajā garā un par šo lūgšanas valodu, un Dievs savus bērnus tik ļoti, es jūtu, man drusku jāpaliek uz šīs tēmas, aleluja,
Tad arī, kad tev ir kāda situācija, un tev liekas, ka tu jau zini, kā tur lūgt, un tad, kad tu esi izlūdzis visu latviešu valodā, kā tu to zini lūgt, turpin lūgt svētajā garā, jo lūdzot svētajā garā, Dievs dara lietas tādas, ko mēs nesaprotam un nezinām, kā mums lūgt un ko lūgt. Bet svētā gara lūgšanas vienmēr tiek atbildēts, un tādēļ sāķēs savu garu ar Dieva garu, lai Dieva gars lūdz caur tevi. Lūksim tēt kādu mirklīt svētā gara valodā. Osraka ravantaso kora paravatasar oramamassaratora. Es lūdzu, kungs, par katru vienu, lai viņa sirds ir atvērta, ka viņš var uzņemt šo vārdu, ka tavs vārds modina augšā un dod lietas, kuras vajag darīt, kā vajag izmainīt kādas lietas. Almarsora, osoraka tatatarabasora, vanna tosokora, aparasotokora, na. Oramaso, kungs, paldies, ka tu strādā katra viena sirdī. Paldies, ka tu esi iesācis savu brīnišķīgo darbu, tu to turpinās un pabeigs spoži. Amen. Dievs mīl savus bērnus tik ļoti. Saka, es esmu Dieva bērns, un Dievs mani ļoti mīl. Un viņš mūs nav atstājis vienkārši neziņā klejojot un it kā, tā miglā mest kādas bultas, cerot, ka tās trāpīs mērķī. Bet viņš ir mums devis savu brīnišķīgo vārdu, Bībeli, un paldies arī par visiem Bībeles tulkotājiem, un īpaši, kas latviešu valodā Bībeli pie mums atnesuši. Un tad lasīšu no 119. psalma. Mēs zinām, ka Dāvids bija arī pravietis, un daudz lietas, ka viņš arī pravietiski runājas. Bet tagad par Dievu vārdu, cik tas bija mīļš Dāvidam, un viņš ir cilvēks pēc Dieva sirds, paša Dieva raksturojums, un mums ir tas pats arī jāpiesavina. 119. psalms no 103. līdz 105. pantam. 103. līdz 105. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei. Tātad nevajadzētu prasīt, vai pietiek, kad es izlasu tur kaut kādu rakstu gabalu un cik ilgi man jālasa un vai katru dienu, bet mums ir jāiemīl Dievu vārdu. Un tad, kad mēs vairāk saprotam, tāpēc arī ir šīs pārēdz, tad, kad mēs vairāk saprotam, cik Dievu vārds ir bagāts, dzīvs un dara mūsos šo pārveidojošo darbu un dod mums gudrību, un ka tas ir tieši Dieva vārds priekš mums personīgi, tad arī mēs vairāk viņu iemīlam. Tātad Dāvids saka, cik saldi ir tavi vārdi manai mutei. Cik saldi, cik mīļš ir Dieva vārds. Saldāki nekā medus manām lūpām, tātad saldāk par jebkādu ēdienu, ko es varētu kārot. Un nākamais, no tavām pavēlēm es mācos, tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Kā tu vari zināt, kas ir viltus ceļš? Ja tu zini, kas ir patiesais ceļš, kas ir Dieva vārda ceļš, ja tu mācies no tā. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaisma uz maniem ceļiem. Dieva vārds ir tā patiesība, ar kuru mēs izdarām pareizas izvēles. Ko Dieva vārds saka par to lietu? Ko Dieva vārds saka? Ko Dieva vārds saka par to attieksmi? Ko Dieva vārds saka par dzīvesveidu? Viņš ir gaišums uz mūsu ceļiem. Dieva vārdam ir jākļūst par mūsu nepieciešamo maizi, par mūsu barību. Maize ir tā kā, visās kultūrās, visās tautās ēd mazāk vai vairāk maizi. Tas ir tā kā sinonīms tam, ka ēdiens. Un Dieva vārdam ir jākļūst par mūsu veselīgo ēdienu, jo arī dabiskā veidā no dzimšanas, ja bērns nesaņem atbilstošu uzturvielas, atbilstošu pārtiku, kā viņam vajag, vienalga sākumā mācas pienu, vai ja nav, tad kādi maisījumi pielāgoti, un vēlāk atbilstoši kādu cietāku barību, un tad atkal daudzums tur proteīnam un visam, kam jābūt. Un ja bērns nesaņem attiecīgā vecumā nepieciešamās barības vielas, viņš vārguļo, viņš nīkst, viņš nekad nebūs spēcīgs.
Un viņš arī iespējams ilgi neizdzīvos, bet Dieva vārds mums ir dots, lai mēs būtu spēcīgi un spētu stāvēt pretī katrai dzīves vētrai. Un Dieva vārds ir, ka pats Dievs, pasaules radītājs, universa radītājs, viņš uz mums runā. Vai tu vari iedomāties? Pats Dievs ir atstājis tev un man šo brīnišķīgo vārdu krājumu, ko viņš ir runājis. Un Dieva vārds, tad, kad viņš runā, viņš turpina radīt. Iedomājies, ka Dievs sacīja, lai top un tapa viss kaut kas tur, galaktikas, zeme, gaisma, viss. Iedomājies, galaktikas turpina rasties, ko Dievs ir iedarbinājis. Tas visu laiku pavairojās, visu laiku viņš atražo, nekad tas nav stagnātisks, viņš rada. Un tāpat, kad mēs lasām Dieva vārdu, kad mēs klausamies Dieva vārdu, tas turpina radīt mūsos to Dieva līdzību, turpina radīt mūsos Dieva gudrību, un turpina radīt slāpes pēc Dieva vārdu. Viens Bībeles skolotājs kādu laiku atpakaļ, es domāju, ka viņš iespējams to arī lasīja kādā grāmatā, bet tas vārds man ļoti iekrita sirdī. Viņš teica, tev ir jāmāca vai jāsludina Dieva vārdu tā, ka paliek sāls uz cilvēka mēglis. Un ko dara sāls? Tā dara slāpes, ka gribās dzert. Un ir jāsludina un jāmāca Dieva vārds tā, ka cilvēkam gribas vēl vairāk dzirdēt, vēl vairāk to saņemt. Tātad ir vērtē tās vietas, un bieži internetā mēs varam klausīties kādas sludināšanas, ka tev ir slāpes pēc tam, ka tu esi to dzirdējis, ka tev ir slāpes vairāk pēc Dieva vārdu, ka tu gribi vairāk šo Dieva vārdu. Tātad Dievs, pasaules radītājs, viņš ne tikai ir runājis uz tevi un uz mani caur savu vārdu, bet viņš arī grib dzirdēt no tevis, tieši personīgi no tevis. Vēl 66. psalmu izlasīsim no 16. līdz 20. pantam. 66. psalms. Nāciet, sakim, es nāku. Nāciet, klausieties visi, kas Dievu bīstaties. Es jums stāstīšu, ko viņš ir darījis manai dvēselē. Es viņu piesaucu ar savu muti, un viņa slava bija uz manas mēles. Tātad piesaukšana ir lūkšana. Dieva slava, tas viss, kā tu atsaucies viņam, tā ir lūkšana. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs visvarnais mani nebūtu uzklausījis. Tātad ir kādi Dieva vārdā norādījumi, lai tava lūkšana varētu tikt atbildēta. Bet Dievs mani patiesi ir klausījis, ir ņēmis vērā manas lūkšanas, lai slavēts Dievs, kas nav atsacījies paklausīt manu lūkšanu, nenovērsis savu žēlastību no manis. Tas nav tikai izredzētajiem Dāvidam un vēl kādiem varbūt vecajā derībā īpašiem cilvēkiem, bet tas ir man un tev. Un iedomājies, ko Jēzus vēl saka. Viņš saka par Jānu Kristītāju, Mateja 11:11, un tā kā varbūt kādiem pacelsies jautājumi, es gribu uzreiz, lai tu vari izlasīt šo rakstu vietu kopā ar mani. Mateja 11:11. Un Jēzus saka, patiesi es jums saku. Visi Jēzus vārdi patiesība, bet ja viņš saka patiesi, tas ir īpaši ar uzsvaru. Patiesi es jums saku. Viņš runā par Jānu Kristītāju, jo mācekļi viņam prasa par Jānu Kristītāju. No sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju. Tātad visi pravieši vecajā derībā, ieskaitot Eliju, Dāvids, ko mēs citējām, vai viss Mūzes, vispārējie, visi ir no sievām dzimuši. Neviens nav piedzimis no Dieva gara, tā kā kaut ar caur sievieti Jēzus, ja? Bet viņš saka, visi cilvēki, kas ir piedzimuši, ieskaitot veco derību, visi cilvēki, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. To mēs saprotam, bet skaties otrā daļa. Bet mazākais debesu valstībā, tad to viņš atvērsi, mazākais debesu valstībā ir lielāks par Jānu Kristītāju. Tātad mēs caur Jēzus Kristus upuri esam piedzimuši Dieva valstībā. Paldies Jēzum par svēto garu, paldies viņam par izlietām asinīm, par samaksāto. Un viņš saka, ka tu un es, pat ja mēs domājam, ka mēs esam vismazākie debesu valstībā, bet ja tu esi pieņēmis Jēzus upuri, tu esi lielāks par Jāni
kristītāju. Bet šīs nodarbības tu varēsi lasīt un pārdomāt vēl to. Redz, ko viņš saka, jebkurš, kas ir jaunajā derībā pēc Jēzus upura, mēs esam lielāki par visiem iepriekšējiem praviešiem, par visiem. Kādēļ? Jo mūsos ir svētais gars. Un svētais gars mums apgaismo Dieva vārdu. Un mēs varam pieslēgties caur svēto garu Dieva neizsmeļamajiem resursiem. Mēs varam būt varoņi, jo Dievs strādā caur mums 24/7. Katru dienu viņš grib strādāt caur mums. Tik milzīgas ir iespējas, tik milzīgs potenciāls. Un viņš grib lietot tevi un mani. Nedomā, es esmu vismazākais, pat ja vismazākais debesu valstībā, bet tu esi lielāks, iedomājies, lielāks iespējas tev ir par jebkuru pravieti. Un ja jau Dāvids sacīja, ka viņu lūgšanas Dievs ir klausījis, cik daudz vairāk tavas un manas, jo mums ir pieeja pie Dieva Jēzus asins dēļ. Apsolījumi, kas mums doti, viņi ir lielāki un stiprāki un labāki nekā visiem, kas dzīvoja vecajā derībā. Mūsu derība, jaunā derība ir labāka, jo viņa ir dibināta uz labākiem apsolījumiem, uz stiprākiem apsolījumiem. Un došu rakstu vietu, lai tu atkal nešaubies par to, Ebrejiem 8:6. Vēstuli Ebrejiem, tā ir jaunā derība, Ebrejiem 8:6. Un ļoti labi, ka tu klausies šos raidījumus, un ja tev ir iespēja, tu vari pierakstīt, un tad tu vari vēlāk pārlasīt un pārdomāt šo Dievu vārdu. Un lūk, lai svētais gars tev paskaidro. Ebrejiem 8:6. Bet viņam, tas ir Jēzum, ir piešķirta pārāka kalpošana, vai arī lielāka kalpošana, varenāka kalpošana, jo Jēzus ir labākas derības starpnieks. Tātad jaunā derība ir labāka derība, jo kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Tātad jaunās derības apsolījumi ir labāki. Un citā tulkojumā, piemēram, New International, viņš saka, jo jaunā derība ir pamatota labākos apsolījumos. Tur tā kā skaidrāk kopā savilkts ir. Vai arī no mūsu latviešu jaunā tulkojuma ir teikts stiprākos apsolījumos. Jaunā derība ir pamatota stiprākos apsolījumos. Tātad Dieva vārds ir tik brīnišķīgs, tā ir neiznīcīgā sēkla, nezūdošā sēkla, dzīvais un paliekošais Dieva vārds. Sēkla nav sēkla par sevi, ko tu turi plauktā. Sēkla ir, kas ir jāieliek zemē, un viņa atražo. Sēkla ir domāta ražošanai. Un Dieva vārds, kad viņš iekrīt tavā sirdī, arī šī brīdī viņš atražo, viņš pavairo. Un Jēzus ir Dieva vārds miesā. Iedomājies, Dieva vārds kļuva par miesu, par Jēzu. Jēzus ir Dieva vārds. Dievs un Dieva vārds, tas ir viens kopā, neatdalami. Pateikšu tādu praktisku piemēru. Kā mēs pazīstam cilvēku? Mēs klausamies, ko viņš runā. Mēs skatāmies, vai viņa vārdi saskana ar viņa darbiem, vai ne? Un ja viņa vārdi saskana ar viņa darbiem, mēs sakam, un viņam var uzticēties, to, ko viņš runā, uz to var paļauties. Un tātad mēs iepazīstam viņu no viņa vārdiem, no viņa rakstura, no viņa darbībām. Un Dievs pilnīgi tāpat, viņš runā to, ko viņš dara. Tu vari pilnīgi paļauties uz runāto Dieva vārdu, ka viņš to piepildīs. Viņš to darīs. Viņš runā to, ko viņš domā, un to, ko viņš domā, to viņš runā, un to viņš arī saka. Bībeles ticība ir vienkārša. Tā nav nekāda samākslota. Halleluja! Tas nozīmē, ka mēs ticam Dievam, kurš ir tas, ko viņš saka, ka viņš ir savā vārdā. Tādam Dievam mēs ticam. Dievam, kurš ir tas, ko viņš saka, ko viņš savā vārdā saka, un ka viņš dara to, ko viņš saka. Tā ir Bībeles ticība. Slava Dievam. Un mēs lasām Dieva vārdu, un Dieva vārds mūs pārmaina. Mēs ļaujam, lai viņš ienāk mūsu sirdī auglīgā zemē. Ko nozīmē auglīga zeme? Mēs to uzņemam, mēs to neatraidam, mēs to nekritizējam, mēs nesakam, tas nav vairs šodienai. Mēs ņemam to ar izsalkumu. Tā kā bērns, ka viņš, to es kādreiz redzējis, varbūt, ka bērns sūc mātes pienu, ka viņš ir ļoti ēst gribošs, un viņš ņem. Un redz tā interesanti, kad
viņam ir jāpieliek pūles, jo mamma nevar no krūts savu pienu kaut kā iedabūt viņa mutē, ja viņš nesūdz. Un tāpat ar slāpēm, slāpes ir tā dievvvārda ņemšana mūsu gara cilvēkā ar slāpēm, un es uzticos, ka šī nodarbība rada tevi lielāks slāpes, lasīt dievvvārdu, uzņemt dievvvārdu, lai viņš ražotu. Ko ražot mūsu dzīvē? Viņš ražo arī mūsu līdzību Dievam, dievbijīgu visu raksturu, gudrību dot. 2. Korintiešiem 3:18 saka, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožumu uz spožumu. To dara tā kunga gars. Kaut arī mums ir laiks jau aizsteidzies, bet es gribētu drusku pie šī panta pakavēties. 2. Korintiešiem 3:18. Bet mēs visi, tātad tur nav starpības, vai tu jūties mazs vai liels, vai bīskaps, vai lais, vai tu uzkop kaut ko draudzē, vai nu pat es nācu pie Kristus. Mēs visi, apostols saka, mums ir visiem jānāk pie dievvvārda, visiem ir jāspoguļojas dievvvārdā, visiem ir jāļauj, lai dievvvārds parāda, kādi mēs esam, kā spogulī, tās ir vēl viens attēls. Un tad viņš saka, bet mēs visi atsaktām sejām. Tad, kad mēs nākam pie Dieva vārda, mēs nedrīkstam izlikties un tā kā visu laiku attaisnoties, man jau tas ir, es jau to daru, man jau neko nevajag, es jau sen zināju to lietu, bet mums ar atsaktām sejām. Tad, kad mēs nākam pie spoguļa, padomā, īpaši sievietēm, tad, kad tu pie spoguļa, ko tu esi interesēts redzēt? Ir arī pašās beigās, kad tu esi saposusies, tad tu gribi redzēt, cik skaisti izskaties. Bet tā ikdienā mēs pieejam pie spoguļa, lai redzētu trūkumus, lai redzētu, kas ir jāpielabo. Īpaši, ja mēs darbojamies kaut ko, vienalga ar frizūru, mēs, piemēram, veidojam matus, un mēs skatāmies spogulī, lai zinātu, kā to visu vajag izdarīt. Un tas pats ir ar Dievu vārdu, ka mēs spoguļojamies Dievu vārdā, lai ieraudzītu, ko man darīt, kā man darīt, kur ir kāds netīrums, kur ir kaut kas jāpielabo. Tas nozīmē ar atsaktām sejām. Slava Dievam par to. Un tad nākamais ir, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami. Tātad mēs nākam pie Dieva vārda ar sagaidīšanu, ka Dievs runās uz mums. Mēs sagaidām, svētais gars, dari dzīvu savu vārdu, ka es to varu redzēt, ka es varu dzirdēt Dieva balsi priekš manis šodien, kas man ir vajadzīgi. Vai arī citreiz, kad mēs meklējam dzīves uzdevumu vai vēl kādas lietas, kungs runā uz mani, rādi man, atdzīvini savu vārdu. Šeit es gribu pieminēt vienu piemēru, kas man bija, tas bija tādas, es biju saņēmis svētā gara kristības, nezināju, ka tā ir svētā gara kristība, slava Dievam, viņš man iemērcēja svētajā garā. Un tad tajā laikā, paralēli tam, ka es biju draudzē konkrētā, es biju arī navigātoru organizācijā, tur man palīdzēja ar bībeles studiju, mācīja Dievu vārdu, un tad man radās kāda nesaprašana tur ar kādu no vadītājiem, un es biju tā kā tupikā iedzīta, es nesapratu, kā man rīkoties tajā situācijā, vai vispār teikt kaut ko, vai runāt, vai vienkārši paklusēt, tā kā es jau biju pieradusi. Un tad Dievs man atdzīvināja savu vārdu, kas bija no Jesajas grāmatas 45:21. Celiet priekšā pārrunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un apspriedieties visi kopā. Un, protams, ka tas jau nebija tā, kad Dievs tieši raksta, ej pie tā navigātoru vadītāja un runā, bet es sapratu no šī Dieva vārda, kaut arī tajā kontekstā tas ir domāts tai konkrētai Izraēla tautai, bet Dievs man darīja dzīvu to vārdu priekš manas situācijas, es sapratu, ka man ir jāiet un jārunā, un tas man bija tāds ļoti liels izaicinājums, jo es nebiju pieradusi, kad es ietu un kaut kā aizstāvētu sevi vai prasītu to, kas notiek manā sirdī, vai tas ir
ir pareizi vai nav. Un Dievs ļoti spēcīgi no šī vārda norādīja, ka man vajag iet un runāt. Un pēc tam es biju ļoti priecīgi un pateicīgi Dievam, ka es varēju iet un runāt un šo situāciju atrisināt. Un Dievs grib runāt uz tevi no sava vārda par praktiskām lietām, kurām tu ej šodien cauri, kur tev ir jautājumi, ko tu nezini, vai varbūt iedrošinājums, vai stiprinājums. Un tad, kad tu nāc pie Dieva vārda, sagaidi, ka viņš būs dzīvs, tā kā ebrejiem teikt, dzīvs, abās pusēs griezīgs zobens. Sagaidi, ka viņš runās uz tevi tieši konkrēti tavā dzīvē un tavā vajadzībā. Slavu Dievam par to. Dieva vārds, tad, kad mēs nākam pie tā, mums ir jānāk, varbūt šo pānto pabeigšu, ja? Tātad Dieva godību redzēdam, kā spogulī topam pārvērsti viņa paša līdzībā. Tas ir brīnišķīgi. Un beigās to dara tā kunga gars. Tad, kad mēs spoguļojamies Dieva vārdā ar atsektām sejām, sagaidot, Dieva gars mūs pārveido. Viņš ir tas, kuram ir spēks, bet tev ir vienkārši jāplūst. Man patīk, kā viens mācītājs saka, plūsti, plūst, lai plūstoši notiek. Halleluja. Tev ir jāiet ar Dievu garu, tev jāatsaucās, tev ir jābūt gribošam. Un viņš tev pārveido un mani pārveido, cik tas ir brīnišķīgi. Un tad vēl tajā vārdā, ja, tātad Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Neviens nevar teikt, ar mani jau Dievs ir visu padarījis. Nē, no spožumu uz spožumu, līdz kamēr mēs redzēsim viņu vaigu vaigā. Un neuztraucies par kādiem citiem, kuri varbūt citādāk Dievs viņus veido, un viņi arī tāpat tiek pārveidot no spožumu uz spožumu, no viena līmeņa uz nākošo. Neapstājies, neiestrēgsti. Un vēl šeit es gribu mazliet paturpināt. Tātad, kad mēs nākam pie Dieva vārda, mūsu attieksmei ir jābūt tādai, ka es pakļaujos. Es nenāku ar saviem noteikumiem, bet man ir jāgrib mācīties, man ir jābūt attieksmei, kungs māci mani. Tu man pateiksi kaut ko, tu man parādīsi kaut ko, māci mani. Un tas ietver tās brīnišķīgās dāvanas, ko Dievs ir devis draudzei. Un tās ir atrodams tieši draudzē. Tas nav, kur tu apkārt var kaut kur staigāt vai pa mājas grupiņām, tā var nomaldīties. Bet draudzei Dievs ir devis dāvanas, un tās dāvanas ir cilvēki. Cilvēki, kurus Dievs ir īpaši aicinājis, viņi ir ļaušies ekipēties un izsūtīties Dieva darbam. Un tas ir vēstulē Efeziešiem 4. nodaļa un no 11. panta. Viņš ir arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā. Tas nozīmē, ka ir jāpakļaujās šiem Dieva vārda skolotājiem, mācītājiem, un to tu atpazīsi pēc svētā gara. Kur ir tie cilvēki, kur ir tā draudze, kas ir priekš tevis, kur Dievs lieto šos cilvēkus? Un ļoti grūti, bieži ir tā, ka cilvēki saka, Dievam es pakļaujos, bet ne cilvēkiem, jo viņiem ir kļūdas. Protams, arī tev ir kļūdas, bet tev ir jāatpazīst, kad svētais gars runā caur cilvēkiem, jo tās ir Dieva dāvanas, lai viņš mūs varētu veidot tādus, ka viņš mūs var lietot varenākā veidā. Bet tur vajag pazemību. Un paldies Dievam, ka tev ir šī pazemība arvien vairāk un vairāk. Un noslēgšu šo raidījumu mazliet pa lūkšanu pieminēšu vēl. Lūkšana ir tavas attiecības ar Dievu. Un tāpat tā kā mīlestībā, laulībā, tu nevari pateikt citam, tieši visu smalki, kā tu vari būt tūs ar savu dzīves draugu? Tas būs viss tehniski. Tev jāatrod savs veids, tev jāatrod savs kontakts, tev jāatrod tas, kā tu runā uz Dievu, tā kā tu viņu var sadzirdēt. Un to mēs varam tad, kad mēs vienkārši to lietu praktisējam. Saka, man jādara. Tu runā ar Dievu.
tu klausies uz viņu. Un kaut tur varbūt pirmajās kaut kādās reizēs tev nesanāk, vai varbūt tev ir situācija, kaut kādas grūtības, kam tu ej cauri, un tev liekas, es neko nedzirdu no Dieva. Turpini, un tu atradīsi savu sadraudzību ar to kungu. Tas nav vienkārši tāds vārds, bet tā ir visdārgākā lieta, kas vispār mūsu dzīvē mums var būt. Tā ir mūsu saruna ar Dievu, tā ir mūsu sadzirdēšana no viņa, tā ir mūsu atsaukšanās viņam. Tātad lūkšana ir sadraudzība, lūkšana ir tuvums, lūkšana ir Dieva norāšana, Dieva uzslava, Dieva iedrošinājums. Vienalga, daudz kādas lietas, Dieva norādījumi. Tas ir tas, ka tu atsaucies Dieva vārdam, tā ir lūkšana. Un tad ir arī ticības lūkšana. Un ticības lūkšana, kas pārceļ kalnus, tā ir Dieva vārda pasludināšana. Kad tu redzi skaidri, Dieva vārdā ir kādas lietas sacīts, un tev tas ir jāpaņem savā dzīvē, un tu redzi, ka dabiski nenotiek tas, un tad tu ej ar šo Dieva vārdu, un tu pasludini. Kā piemēram, Dievs, tu sacīji man iesēt šo sēklu, šīs finanses, es to darīju. Es saucu iekšā pļauju, jo Dieva vārds saka, ja es sēšu, tad es pļaušu. Vai kādas citas lietas. Tātad tā ir Dieva bērna aktīvā pozīcija, ka tu esi ticīgs, tā ir tava aktīvā ticība. Un tas, ka tu esi aktīvs savā ticībā, ka tu piedzīvo Dievu savā ikdienā, ka tu piedzīvo atbildētas lūkšanas, tas ir viens no veidiem, kā Dievs tevi stiprina, lai tu varētu sagatavoties bez bailēm visam tam, kas stāv priekšā. Tu negaidi, kad atnāks situācijas, tad redzēs, varbūt kāds man palīdzēs. Tu nebāz arī galvu smiltīs, tēlojot, ka nekas nenotiek, vai ignorējot kādas lietas, vai noliedzot. Nē, tu liec roku pie arkla, tu cīnies šo labo ticības cīņu. Vienalga, vai tas ir par tavu veselību, vai par kāda cita veselību, vai par savu dzīves uzdevumu, vai par atmodu tautā, jebkas, ko Dievs ir tavu sirdi aizdedzinājis, kādu uzdevumu viņš tev ir devis. Un tad esiet dedzīgi, nobeigšu ar šo, tu esi dedzīgs kalpot tam kungam, dedzīgs labos darbos, nevis tā kā smagu nastu vilgdams, bet ar prieku, ar pateicību. Tītam 2.14 viņš saka, viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm dedzīgiem labos darbos. Nevienam nepatīk tādi palīgi, kas kurn un čīkst un pīkst un ja nu tieši vajag, tad es izdarīšu, un tad saka labāk, nē, es iztikšu bez tevis. Bet arī tam kungam gribas, ka mēs viņam priecīgi kalpojam, dedzīgi labos darbos. Un, ja tu esi par vāju, ka tu ticībā tā varētu stāvēt, atrod vēl kādu, kurš arī izslāps un griboši mainīties. Lasiet kopā Dieva vārdu, lūdziet kopā, runājiet viens uz otru Dieva vārdu stiprinoši, jo dzīve ir pārāk svarīga, lai to neņemtu nopietni. Jēzus samaksāja par tevi, viņš tev tavus grēkus piedeva. Dievs izlēja savu svēto garu tavā sirdī, savu mīlestību viņš mūs ir dāvinājis. Un būsim nopietni par to, kā mēs dzīvojam, un aiz mums vēl daudzi, kuri no tavas dzīves var saņemt stiprinājumu. Dievs ir paredzējis, lai saņemtu šo stiprinājumu. Ar to es gribu šodien arī nobeigt. Nākošajā reizē mēs runāsim, tātad nākošajā pirmdienā, ja tas kungs dos, mēs runāsim par draudzi, par draudzes tātad nozīmi, par to, kāpēc ir svarīgi, kādi ieguvumi, arī priekštiesības, pienākumi, lai katram ticīgam ir vajadzīga vietējā draudze, tev nevar būt vienkārši internet draudze. Un tad arī par to, kā stāties pretī jau šodien kādām lietām, lai tu nepeldētu līdz straumē, līdz pasaules straumē, netiktu aizskalots ar tām lietām, kas tiks vēl uz priekšu satricinātas. Jo Dieva vārds saka, ka viss, kas var tikt satricināts, tiks satricināts. Bet ka mēs varam jau sākt celt un būvēt uz nesatricināmā. Un ja tev šis Dieva vārds ir uzjundījis un palīdzējis, tad dod Dievam godu un arī dod savu finansiālo atbalstu Dieva valstības darbam. Tur ir norādīts konts, tā ir River Rīgas draudze, un vienkārši var ierakstīt ziedojums un atbalsta Dieva darbu, jo Dieva valstībai ir jāiet plašumā. Dieva svētības tev!
Āmen!